Ar cik ilgu laiku ir jārēķinās no pirmās konsultācijas līdz gatavu gradzenu saņemšanai. Mēs uzsākam laulību gradzenu ražošanu faktiski tikai tad, kad mēs esam saņēmuši avansu maksājumu. Tas var būt naudā, varbūt arī zeltā. Mēs ieliekam pasūtījumu rindā. Ja tas ir steidzams pasūtījums, tad, protams, mēs viņu pildam ārpus rindas. Ja tas ir standarta pasūtījums, tad laiks, ar kuru ir jārēķinās, ir atkarīgs no sarežģītības, no izmantotiem materiāliem un sarežģītības. Ir klasiski laulību gradzeni vienā krāsā, tad tas ir faktiski pats vienkāršākais variants. Mēs to varam uztaisīt tik līdz pienāk kārta, tad varam uztaisīt dažu dienu laikā. Vēl pēc tam ir viens no procesiem, kas aizņem kaut kādu brīdi. Latvijas proves birojas, kur mēs provējam visus mūsu izstrādājumus, vēl standartā 2 līdz 3 dienas, dažreiz ilgāk. Ja jūs ietrāpat uz to, ka mēs strādājam tieši ar šīs krāsas materiālu, jūs varat rēķināties ar to, ka faktiski tas varbūt ātrākajā variantā 5 dienas, bet mēs vienmēr runājam par to, ka tas ir 3 līdz 4 nedēļu laikā, tā lai būtu bez stresa un nevajadzētu zināt, vai mēs trāpam vai netrāpam ar materiālu. Tik līdz nāk klāt gravējums, tas ir vēl nedēļa, tik līdz ir vēl akmeņi, tad ir vēl vairākas dienas klāt, un tādā veidā tas viss saliekās. Paši sarežģītākie gradzeni, kurus mēs šobrīd esam taisījuši, tad tur ir ideja, stāsts, zīmēšana, modelēšana, nonākam pie ražošanas. Tur vēl pa vidam ir mērgradzeni, tik sarežģīti gradzeni, kurus mēs taisam. Es esmu dzirdējis par projektiem arī, kas notiek vairākus gadus. Juvelierim arī šādi projekti ir, un šāds projekts taisa un tā. Tā kā kopsumā, atbildot uz jautājumu, tad cik ilgi jārēķinās, es teiktu, ka vismaz mēnesis. Ja jums ir kaut kas padomā, jūs zinat par sevi, ka jūs nevarat izlemt, vai jums ir grūti pieņemt lēmumu par kaut kādiem variantiem, tad jārēķiniet labāk 3. Ja? Tā ir tā lieta, kad būs tik un tā. Gradzeni nebūs vienīgie, kas jums būs jāsagatavo kāzām. Rēķiniet vienmēr sakot vairāk laika, tā, lai tas būtu bez stresa abām divām pusēm. Vai ir kādi faktori, kas var izraisīt gradzenu izgatavošanas procesa aizkavēšanos, pagarināšanos? Jā, te es gribētu nodalīt atbildības. Ja mēs runājam par klientu atbildībām, tā ir neregulāra atbildēšana uz skaņošanu. Ja, tad tur var ievilkties arī līdz pusgadam šādi te, vai nevar pieņemt lēmumu, tad ir vēl un vēl vairākas lietas, kas ir, un tad mēs paši arī faktiski vairāk nefokusējamies uz šo projektu, jo mēs zinām par to, ka labāk saskaņot visu un tad jau taisīt tālāk. Ja? Tad tas ir viens tāds liels faktors. Ja jūs zinat par sevi, ka jums ir grūti kaut ko izvēlēties vai gribat, lai viss būtu perfekti, ja? Tad tas ir viens no faktoriem, ka jums ir laiks patiešām ir jāreizina. Reiz 3 vai vēl labāk reiz 5, ja, un tādā veidā tad jūs nonāksiet pie īstā rezultāta. Ir vēl otra lieta, kas ir mūsu atbildība, vai arī mūsu sadarbības partneru atbildība. Tas var būt, ka mums kaut kas neizdodas sakausējumā un ir jāpārtaisa, vai ir gravējuma kļūdas, kur faktiski dažreiz vieglāk ir pārtaisīt gradzenu, nekā mocīt šo te gradzenu un pēc tam atkal gravēt. Šādas te visādas lietas ir tās, kuras var pagarināt arī laiku. Tas, kas ir 100% jāsaprot, ka ja jūs gribat kaut ko super īpašu, kas nav vēl līdz šim taisīts, un mēs, piemēram, nezinām, kādā tehnoloģijā tas būs uztaisīts, un mēs skatāmies un vēl arī skaņojam, vai arī jūs kā klienti vēlaties šo te ar mums skaņot, tad tas arī pagarina laiku. Kopsumā šeit tādas vairākas lietas. Ja jūs gribat visu kontrolēt, skatīties un gribat perfektu rezultātu, tas noteikti būs reiz 3 laika ziņā. Ja mēs esam kaut kur nokļūdījušies, diezgan bieži klienti par to neuzzina, mēs paspējam uztaisīt laikā vai norunātajā laikā pārtaisam un viss ir ok. Tas, kas ir pats sarežģītākais, to, ko ir grūti pastāstīt varbūt arī klientiem, vai ko ir grūti saprast klientiem, ka mūsu pirmais solis, piemēram, izliešana vai valcēšana, rezultāts ir redzams tikai vienīgi gala apstrādē, tad faktiski pulēšanā vai glancēšanā. Dažreiz atklājās kaut kas tāds, kur vieglāk ir pārtaisīt gradzenu no jauna, nekā kaut kādā veidā lāpīt un mēģināt paspēt laikā. Ja? Tā kā tālāk.
Cik mēnešus iepriekš vajadzētu veikt pasūtījumu, lai izvairītos no pēdējā brīža stresa un būtu pietiekami daudz jebkurām korekcijām? Šeit visvairāk biedē korekcijas, it īpaši finālā, ka koncepcija ir mainījusies un mēs gribam kaut ko citu. Ja jūs zinat, ka jūs gribat īpašos gradzenus, jūs gribēsiet īpašus dizainus un gribēsiet no sākuma viņus redzēt, kāds izskatās datorgrafikā, ierēķiniet vismaz 3 mēnešus. Tas, ko es esmu pamanījis gan līgavām, gan līgavaņiem, it īpaši organizējot pašiem vai piedaloties un taisot lielus svētkus ar lielu viesu skaitu, pēdējās 2-3 nedēļas ir ļoti lielā stresā un ir pilnīgi normāli, ka daudz jāpieņem arī lēmumi pēdējā brīdī, ja tad sākas žonglēšana un neiecietība un saskaņošanas trūkums un tā tālāk. Un tad vai atmet ar roku un labi, kā būs, tā būs, vai arī tad līgavas ir jānomierina, kaut kādā veidā jāpasaka, ka viss sakārtosim, viss būs labi un kad tas gradzens galā rezultātā izskatīsies citādāk nekā viņš ir šobrīd pusratā, un tur vēl viņš nav gatavs, un tā tālāk. Ja, tā kā no šī viedokļa ierēķiniet vairāk laiku, ja jums ir sarežģīti gradzeni noteikti. Tas ir labs, ko darīt, ja pēc gradzenu saņemšanas ir jāpielāgo vai jāmaina izmēri. Ir jāpielāgo un jāmaina izmēri. Tad, kad mēs veidojam gradzenus, mēs rēķinamies ar to, ka varētu būt izmēru maiņa. Taisam gradzenu tā, lai tā izmēru maiņa ir iespējama. Jebkurā gadījumā mēs vienmēr nākam pretī, mēģinām atrisināt kaut kādu situāciju, izdarīt tā, lai patiešām tas izmērs dara. Šāda situācija, starp citu, ir diezgan bieži cilvēkiem, kur ir ļoti laicīgi un pagatavo vai izgatavo jums gradzenus jau uz nākamo gadu. Tad, kad stāv plauktiņā kaut kāda laika, tad uzmēra un izrādās, ka abi ir ieturējuši diētas. Tas, ko mēs vienmēr iesakām, ja jūs varat, tad, protams, ka labāk ir panāsāt apskatīties, varbūt mainās kaut kas, lai nebūtu patukšo jāmaina izmēri. Ja paliek zils, tad, protams, ka mēs mainam izmērus vai izgatavojam vai taisam tā, lai patiešām klienti nepaliek bez gradzeniem un jūtās labi, un lai tas izmērs ir. Es gribētu teikt, ka mēs 99% paredzam izmēru maiņu. To ir iespējams izdarīt pirms kāzām, pakorģēt un apskatīties un tā kaut kā. Tā ir tā lieta, kas laikam ir. Cik daudz laika vajadzētu atvēlēt šim nolūkam? Kādu mēnesi, es teiktu par to, ka mēnesi pirms kāzām darētu piemērīt savus gradzenus un apskatīties, vai viss ir ok vēl aizvien, un vai nav vajadzīgas kaut kādas korekcijas. Pēc mūsu pieredzes mūsu klienti ieiet dažos veikalos un tiekās ar 2 līdz 3 juvelieriem. Tas jau ir parasti vairāku nedēļu jautājums. Tiklīdz ir šī tikšanās ar juvelieriem, tad ir izvēle un tad ir gala skaņošanas. Tas arī parasti ir vairākas dienas, ar to ir jārēķinās. Viens no posmiem ir starpmērīšana, kur mēs uztaisam jau īstajā izmērā un īstajos diametros, tātad platumos un diametros, tā lai cilvēki var apskatīties un piemērīt jau savus īstos gradzenus un pateikt, jā, vai ir ok, vai drusciņi vajag mainīt platumu, vai tomēr jāpiekvērķē izmērs. Tas arī paņem laiku, pēc tam ir faktiski izgatavošana kā tāda. Vēl pa starpām varbūt gravējumu skaņošana, varbūt zīmēšanas, ja tie ir sarežģītie kaut kādi gradzeni. Tas viss prasa laiku, lai arī no sākuma liekas, ka tas diezgan ātri rit, un kas tad tur ir? Piebraukt, piemērīt, apskatīties, prasa laiku, un šeit ir jārēķinās ar to, ka nesanāk tas ātri, ja jūs vēlaties patiešām kaut ko tādu, kas ir priekš jums, speciāli taisīts priekš jums, jūsu izmēros, tā lai tas dara ideāli, tā lai tur ir tā kā jūs vēlaties. Es vienkārši to, ko var izdarīt gandrīz jebkurā brīdī, jebkurā laikā. Rezumējot, ja jūs jau zinat, ka tā būs klasika, tad es ieteiktu 2 mēnešus iepriekš jau sākt interesēties vismaz, bet labāk tie ir 3 mēneši. Ja jūs zinat, ka tas būs kaut kas super sarežģīts un jūs vēl arī kontrolēsiet pa vidam vai gribēsiet piedalīties visos posmos un skatīties, kā šie posmi tiek organizēti un kāds ir tas starpposmu rezultāts, es pat teiktu, ka ierēķiniet pusgada. Tā kā šādi varētu izskatīties šobrīd tas laiks, pēc mēs arī faktiski jau pirmajā tikšanās jautājam, cik ilgs laiks mums ir, lai mēs varētu uztaisīt tā kaut kā. Gaidīsim jūsu tikšanos, un ja jums ir kaut kādi jautājumi, tad rakstiet, zvaniet un sasnimies. Viss.